Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Ir novembris, ir ļoti skaists un ir silts. Un vējš mazliet gaudo, un tas ir tik skaisti. Un nu ir klāt viens mazās meitenītes stāsts. Mazai meitenītei bija 3 gadiņi, un ļoti vinginoši bija grāvis, ūdens un laipa. Bet mazai meitenītei tikt noteikts, ka tur nav brīviet, jo var iekrist. Un tad bija jāgaida tai pavasarī, bet tai grāvī bija interesanti. Tur bija kurkuļi un viss kaut kas. Tur varēja pētīt, un tik tuvu jau viņi nemaz negāja. Viņi bija klausīgs bērns. Tos brīdinājumus vienmēr atcerējās, tāpēc ka atmiņa laba. Un tad pienāca tas mirklis, kad uz tās laipas varēja uzkāpt. Un tas pavasars arī klāt. Un stārķis staigā pa pļavam. Un mazai meitenītei tika iestāstīts, ka stārķi nes bērnus. Un mazā meitenīte ļoti gribēja brālīti. Nu ļoti. Nabaga stārķis cieta no pieaugušo meliem. Kā mazā meitenīte ieraug stārķi, tā skrien pakaļ. Skats bija skaists, stārķis skrien ar kājām, mazā meitenīte ar kājām. Brālīte kā nenes, tā nenes. Nu, kad jau viss cerības bija zaudētas, un mazā meitenīte jau sāk iet skolā, tas brālītis ir klāt. Nu, lai mazās meitenītes mammai būtu vieglāk, viņas krustmāte paņēma mazo meitenīti pie sevis. Nu, brauc jau ciemos skatīties to brālīti. Visā tur gāja. Bija jau viņš arī jānopēta. Un tā to bērniņu pētot, 7 gadu gal galā meitenītei jau bija. Viņai galvā ienāca viena ļoti interesanta doma, un šī doma viņa nelika mierā ļoti ilgi. Kā brauc ciemos, pēta brālīti, un domā. Un tad vienā jaukā dienā spīdēja jau saule, un krustmāte iet pretī uz Pļavas ielas skolu pretī mazai meitenītei, un pēc ceļam iegriežas pie Martas tantes un Ozola onkula. Un mazā meitenīte to lielo domu nēsājusi. Un Ozola onkuls ir atbraucis pusdienās, sēž pie Ozola koka galda un ēd zupu. Mazās meitenītes krustmāte un Martas tante kaut ko runā aiz aizskriem, kāds sieviešu runas, protams. Mazā meitenīte nostājās Ozola onkulim pretī un jautā: Ozola onkul, aiz kuras vietas stārķis bērns nes? Nu, Ozola onkuls gandrīz aizrījās ar zupu. Bet mazā meitenīte, kas ir izaugusi liela un kļuvuši jau daudz gadus veca, kā šodien vēl atcerās, kā krustmāte un Martas tante skaļi ķiķināja. Nu, tā nobeidzās šis stāsts par pieaugušie meliem. Jūs teiksiet, tie bija tādi laiki. Nevienos laikos bērniem nevajag melot. Viņi tik un tā mēģinās visu izpētīt, izdomāt un jautāt. Šim stāstam, protams, ir liela nozīme. Esiet tik jauki, mīļie vecāki, bērndārza audzinātājs. Nemelojiet bērniem un neturiet viņus par muļķiem. Un lai nu ko, bet jebkurām attiecībām, arī starp bērnu un pieaugušo, ir jābūt ar cieņu. Lai jums izdodas iegūt bērnu cieņu. Atā!